Mans Gulbenes stāsts. Sveiki, mani sauc Taņa. Es atbraucu no Baltkrievijas uz Latviju uz 10 mēnešiem. Es esmu brīvprātīga Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrība. Es piedalījos putnu monitoringos, bērniem mācīju par putniem, organizēju dažādas aktivitātes, iepazinu tuvāk Latvijas dabu. Latvija ir ļoti labi piemērota putnu vērošanai. Man paveicas iztaigāt Gulbenes no vadu krustam šķērsam un iepazīties ar Latvijas dabu. Es vēlos pateikt paldies visiem, kas bija kopā ar mani šī projekta laikā. Ilze Vanaga, projekta un Wings koordinatore, palīdzēja risināt organizatoriskos jautājumus, rīkoja pasākumus un vienmēr teica jā manam brīvdienam. Elīna Nagle mācīja man latviešu valodu, iepazīstināja ar latviskajām tradīcijām un vienmēr cienīja ar latviskiem gardumiem. Sanita Jurkane, mana mentore, parādīja man īsto Latviju un palīdzēja man šeit justies kā mājas. Elvis Kantāns, mūsu galvenais ornitologs. Kopā mēs vērojam putnus. Godīgi sakot, es vairāk traucēju nekā palīdzēju veikt monitoringu. Tāpēc, ka es nesekoju galvenajiem Elvija noteikumiem. Pirmais noteikums – ēd daudz gaļas. Otrais noteikums – neprecīzs. Ja runājam nopietni, mēs organizējam un vadījam pārgājienus, bezmaksas ekskursijas un informatīvus seminārus par putniem. Nakšņojam meža un ieklausījāmies dabā. Litenes pamatskola, pateicoties skolotājiem, it īpaši Māritei un bērniem sākam skolas klases. Птица, которой не существует. Да, где они? Elīna, tev tā piestāstītās drēbes. Mācību gads paskrēja ātri, jautri un neaizmirstami. Kopā paveicam daudz un uzzinājām daudz jaunu. Mums bija radošas aktivitātes pēc mācību stundām. Mēs braucam ekskursijas un mācījāmies putnus. Un, protams, mani draugi brīvprātīgi Anna, Leila, Mīma, Čādaša. Viņi bija blakus gan diena, gan nakti. Tik dažādi, bet tik līdzīgi. Ko man nozīmē Latvija un kā es to raksturotu? Maize, maize. Hold it. Kiss. Oh. Oh, yes, man.
to make